Ja atceraties, mēs gada beidzamajā raidījumā runājām par to, ka pasaules kontekstā viens no galvenajiem jautājumiem šogad būs, kas notiks ar Irānu. Mēs domājam to tādā gada griezumā, taču izrādās, ka jautājums iegūst mazliet citu nokrāsu vien agrāk. Iespējams jau, ka pavisam drīz šis jautājums var būt pats galvenais jautājums pasaules notikumu klāstā. Jo lieta tāda, ka fabula ir vienkārši. Irāna, kā jūs zināt, grib iegūt visticamāk savu kodolbumbu, un pasauli to negrib pieļaut. Pagaidām izmanto diplomātiskus un ekonomiskus līdzekļus, lai Irāna ietekmētu to nedarīt. Un šonedēļ, bet nākamā pirmdienā Eiropas komisija lems par to, kādas varētu ieviest sankcijas, un vienas no tām varētu būt tas, ka Eiropa beigs iepirkt Irānas naftu. Tas ir diezgan sāpīgs trieciens Irānas ekonomikai, kas, protams, varētu arī rezultēties, ka Irānā pašā pieaugs neapmierinātība, un tā tālāk un tā joprojām efektīvs varētu būt līdzeklis. Taču Irāna draud tādā gadījumā bloķēt Hormuzas šaurumu. Ja jūs iedomājaties Persijas līci, tad tur ir tāda šaura vieta, Hormuzas jūras šaurums, caur kuru tā ir vienīgā vieta, caur kuru var izbraukt tie daudzie naftas kuģi, kas katru dienu brauc gan no Irānas, gan arī no Kuveitas, gan no Saudārābijas. Apvienotajiem Arābu Emirātiem ved ārā šo naftu. Tad tas ietekmēs ne tikai pašu Irānu, bet arī pārējās Arābu valstis, un, protams, arī saņēmējs, kas to naftu saņems, un var arī naftas cena ārkārtīgi strauji celties. Protams, vesels komplekss šeit dažādi citu blakus jautājumi radīsies. Ja reiz tas tā notiks, tad, protams, kā diplomātiskie gājieni varētu arī vairs nedarboties, vai tad darbosies lielgabali, arī grūti viennozīmīgi atbildēt. Par šo tēmu vairāk zinās stāstīt mans kolēģis Āris Jansons. Eiropas Savienība no Irānas saņem ikdienas 600 000 barelu naftas, aptuveni 1/4 daļu no tās naftas eksporta. Banku analītiķi lēš, ka tad, ja Brisele aizliegs ievest Irānas naftu, Ziemeļjūras naftas cena vairākus mēnešus uzkāps līdz $125 līdz $150 par barelu. Cenas lēciens būs atkarīgs no tā, cik ātri embargo ieviesīs un kādā apjomā, kā arī vai atsevišķas dalību valstis, piemēram Itālija, tā ieviešanai uzreiz nepiekritīs. Tāpat būs svarīgi, kādus soļus spērs citas naftas eksportētājas. Rietumi šajā ziņā droši paļauties var tikai uz Saudārābiju, vēl uz to, ka Starptautiskā enerģijas aģentūra ļaus pieeju strateģiskajām rezervēm. Irānas naftai uzlikts ASV un Eiropas Savienības embargo ietekmētu 80% no visa Irānas eksporta un dotu jūtamu triecienu tās ekonomikai. Ik mēnesi tā zaudētu vismaz $1,5 miljardus. Tāpēc būtu naivi gaidīt, ka uz to Irāna nereaģēs. No Irānas naftas embargo ciestu arī Eiropas Savienības dienvidi. Grieķija tur pērk turpat 1/4 daļu, Itālija 13%, bet Spānija 10% no savām naftas vajadzībām. Parādu nomaksas problēmām šīm valstīm klāt nāktu vēl jauni rūpesti, un tās nekāda nealkst pievienoties embargo. Pēc embargo noteikšanas nevar izslēgt, ka Teherāna slēgtu Hormuzas jūras šaurumu, kura ģeostrateģisko svaru tā labi apzinās. Ja tiks ieviestas sankcijas pret Irānas naftas eksportu, tad pat vienīga naftas pile neizplūdīs caur Hormuzas šaurumu, tā decembra beigās pauda Irānas viceprezidents Muhammads Reza Rahimī. Draudi mīnēt jūras šaurumu vai apšaudīt tankuģus ar pretkuģu raķetēm ir Irānas aizsardzības stratēģijas centrālais elements. Strateģiski svarīgā 195 km garā un 54 km platā maģistrāle ir galvenais ceļš, pa kuru naftu pa jūru transportē Saudārābija un vienīgais Irākai un Kuveitai. Ikdienas to šķērso tankuģi ar 15 miljoniem barelu naftas, 35 līdz 40% no pasaules naftas eksporta. Īpaša starptautiska nolīguma par šo šaurumu nav, bet Irāna ir parakstījusi Ženēvas konvenciju un ņemot vērā šauruma starptautisko nozīmi, tā ir spiesta dot ārvalstu kuģiem tranzīta ceļa tiesības cauri saviem teritoriālajiem ūdeņiem, kuras var apturēt tikai savai drošībai radušos draudu sakarā. Eksperti lēš, ka šauruma ilgāka bloķēšana novestu pie naftas cenu lēciena pat par 50%, kas katastrofāli atspogļotos ASV, Ķīnas, Eiropas ekonomikā. Eksperti gan domā, ka Irāna spētu bloķēt šaurumu ne vairāk kā 2 nedēļas. ASV līderi uzskata šo šaurumu par strateģiski svarīgu savos globālajos plānos, un ūdensceļa bloķēšanas mēģinājumu uzskatīs par uzbrukumu ASV vitālajām interesēm, kas jāatvaira ar visiem nepieciešamiem līdzekļiem, arī militāru spēku. Daļa apskatnieku domā, ka Irānas militāristu draudi tomēr ir uzpūsti. Tie domāti rietumu līderu kaitināšanai un naftas cenu celšanai, lai izcīnītu ieguvumus nākotnē, ja atsāktos sarunas par Irānas kodolprogrammu.